kafija un skaists skats pa logu. Es zinu, ka vajag notīrīt logu. Kuš. Es nezināju, līdz kamēr es te filmēju. Dzīvajā ar acis skatoties tik traki neizstāst. Tad paskatieties, kur tas vēders vispār atrodā. Ļoti interesanti. Ja ņem vērā, ka viņa vakar spārtīja savu puncīti šitādēļ, plus viņa arī ļoti smagi un skaļi elpoja. Paklausieties, šitas bija ļoti interesanti. Es domāju, ka šie bija momenti, kad mazais bēbīts riktējās uz evakuāciju un ieņēma īsto pozu, jo pēc tam viņa bija ļoti mierīgi pa nakti čučēja. Un tagad arī mierīgi staigā apkārt un izliekās, ka vispār nekādas problēmas nav bijušas. Ļausim viņai izstaigāties, pastaigāties, padomāt par dzīvi. Un vakarā nostriposim, paskatīsimies, kā viņa jūtās. Un uztaisīsim zīlēšanu vai prognozēšanu pēc centāvu metodēm par dzimumu un apkoposim jūsu prognozes, būs puisīts vai meitenīte, tā, lai mēs pēc tam varam salīdzināt. Šis būs interesanti, izklaidējoši.